Protams, sveicināti skatītāji. Man ir liels prieks, ka mēs atkal varam būt kopā, raidījumā ģimenes lietas. Un es esmu kopā ar Valdu Reķi. Labdien! Mēs esam jau pārunājuši dažādus jautājumus, gan par to, cik mēs viens otram liktenīgi esam vai neesam, vai ir īstā otrā puse vai nē, pat par krīzēm jau esam runājuši. Un skatītāji, jūs varat pameklēt video arhīvā visus iepriekšējos raidījumus. Šajā reizē man gribētos sākt ar kādu dzejnieku vārdiem. Ja es pareizi atceros, tad tur gāja runa par to, ka kas mīl, tas visu spēj. Man laikam ļoti dzejiski neiznāca, bet doma apmēram tāda. Interesanti, ka arī Bībelē es atrodu vienu fragmentu, un tas ir 1. vēstule korintiešiem, tur 13. nodaļa. Es mazliet palasīšu, kur rakstīts ir tā. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašu labumu, neskaiš nepiemiņ ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, uzticas visam, tā cer uz visu, iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzās. Izklausās ļoti, ļoti skaļš teksts. Varbūt, kad romantisks pat kādam šķiet. Labi, mans jautājums tagad pēc garā ievada ir, kā tas īsti varētu darboties, un vai tiešām tā ir, ka mīlestība tur visu var cerēt un izturēt, un kā tu uz to varētu atbildēt? Vispirms ir tādu lirisku atkāpi, reiz jau tu iesāki ar dzejnieku vārdiem, jā. Tas ir skaistākais teksts pasaulē. Visa šī te nodaļa, un es ticu, ka apostolim Pāvilam mīlestības autors to deva viņam uzrakstīt, un mēs varam lasīt, un es domāju, nav tādas laulību ceremonijas vai tāda uzruna, kur šis teksts netiek lasīts, vai ne? Un vēl ir tā, kurš gan negribētu saņemt šādu mīlestību. Jā, es vismaz piesakos arī. Jā, tu piesakies. Kurš vārds bija visvairāk? No tā teksta, ko tu izlasīji, kurš vārds tāds visvairāk tik lietots? Tātad, mīlestība ir, tas bija tā kā visvairāk. Bet tad visu. Jā. Kas ir viss? Tas, ko es vien varu iedomāties. Viss, jā. Es tiešām ļoti daudz esmu par to domājis, un ja jau mīl, tad visu var piedot, tad viss notiks, galvenais, lai mīlestība. Tādas frāzes populāras, vai ne? Bet atgriežoties pie Bībeles un pie, teiksim, oriģināla valodas, ka mīlestībā ir 4 vārdi, 4 izpausmes. Vismaz, jā. Mīlestība, tās raksturīgākās, ja visvairāk lietotās jaunajā derībā. Mīlestība tā kā starp draugiem, draudzība kā mīlestība, mīlestība, erotiskā mīlestība, mīlestība starp ģimenes locekļiem, vecāki bērni, bērnu savstarpējā, brāļu māsas, un vēl arī šī te beznosacījuma, tāda bezgalīgā, jeb mūžīgā mīlestība. Jā. Un šajā tekstā ir lietot šis te vārds, ka tā ir tā visu, tāpēc, ka tā ir mīlestība, kas nāk no Dieva. Jā, tā kā visu kopsumu, ja tā mīlestība ar lielo burtu, tad ja tā ir, ka tad varētu būt tas viss arī. Jo būtībā Dievs ir mīlestība, bet vai cilvēkam tāda ir pa spēkam? Jā. Tie ir tie es gribētu teikt tādi eksistencionāli jautājumi, jo cilvēki ir radīti, lai mīlētu un lai viņus mīlētu, ja? Un kā tad aizsniegties, jeb kā tad izpausties vai saņemt to mīlestību, kas ir lielāka par cilvēku. Man gribētos teikt, ka tas ir tāds dzīves uzdevums. Jo ir arī teksts, kur Kristus saka, esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs.
arī šajā ziņā, ka tā ir tāda augšana, tiekšanās, faktiski dzīves uzdevums. Tad izaicinājums pat, ja mēs varbūt tā īsti reāli to nevaram sasniegt tā ar 1, 2, 3, tad tomēr mēs tajā virzienā tiecam. Jo ir dzīvē tādas, es negribu teikt lietas, bet jomas, tā kā izglītība, piemēram. Mēs sasniedzam tur tāda pakāpe, mēs dabūnām dokumentu pretī, ja, bet ko tas nozīmē dažreiz dzīvē sasniegt to un to un to, uzvarēt, būt pirmajam, ja nav mīlestības. Labi, bet tad man uzreiz tagad tāds jautājums ir. Tagad, labi, tas skaisti skan, tad laulību ceremonijā lasīts, mēs esam tā sapņojuši, ilgojušies, pat varbūt gribējuši augt kādu brīdi tajā. Un tagad vienā brīdī es saku, es to vairs paciest visu nevaru, nevaru panest, kā te bija teikts, nepriecājos par visu, bet tieši pēdējais skaišos. Nav man tā lielā mīlestība. Tur tā ar to lielo burtu. Es domāju, ka mums arī katram ir tāds savs formulējums, jeb definīcija tam, kas ir tā lielā mīlestība. Bet tur jau teikts, ka mīlestība neskaišas, neuzpūšas, bet cilvēks to dara. Ja, un tā kā, lai saule nenoriet par jums dusmojot. Ne tā, jo es uzskatu, ka tas ir dzīves garuma uzdevums, jebkurās šais te mīlestības attiecībās, ka tā ir augšana un tā ir tiekšanās, bet ne bez Dieva. Bez Dieva tā agape, tā bezgalīgā mīlestība nav sasniedzama, nav piepildama, un vai vispār cilvēks, kur ir tas mērs, ka man ir tā lielā mīlestība? Kā tu teici, ka Dievs jau ir mīlestība, Dievs ir tās mīlestības tā kā autors, tad arī, ja mums kādreiz šķiet, ka kaut kur mums tā izaugsme pat vēl ir nepieciešama, tad griežamies pie viņa un saucam palīgā. Un vēl, ja es drīkst piebilst pavisam īsti to, ka kaut kur tādu mīlestību mēs varam sajust tad, kad faktiski visas šīs 4 mīlestības saplūst kopā. Ja? Un tas ir tad, tas var būt tikai tā kā laulības attiecībās, jo kad es jūtu tā otra cilvēka sirdspuksts un viņš jūt manējos, arī tā ir tāda simbioze, kas faktiski vārdos ir neizsakām ne grieķu, ne latviešu valodā, bet tie sirdspuksti, kad tu tā sajūti fiziski, emocionāli un arī ar prātu. Paldies, Valda! Man bija liels prieks ar tevi kopā šo jautājumu tā pārdomāt, pārunāt. Apusēji. Jauki. Mani tātad sauc Ivo Roderts, un es arī jums pateicos, skatītāji, klausītāji, kad jūs interesēties, sekojat mums līdzi, un, protams, kā vienmēr vēlos jūs iedrošināt, rakstiet savus komentārus, arī jautājumus. Tam tur ir paredzēta vieta, droši varat ierakstīt, un mēs tad centīsimies ar jums atbildēt. Un tagad paldies, ka skatījāties. Lai mīlestība gavilē, visu labu! Visu labu!